Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto. Par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm. Par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 10. sērija. 1934. gads. Saeima neiet, Staļins uzsāk teroru, Bonija un Klaids nomaksā rēķinu, pianiste dara sev galu, Latvijai ir vadonis, sportiskā mode, sociāldemokrāti tiek pāraudzināti. Staļins ar vienu šāvienu nošauja 2 zaķus. Pēc viņa slepenas pavēles tiek noslapkavots Ļeņingradas komunistu vadītājs, populārais harizmātiskais Sergejs Kirovs. Protams, vainīgi atkal ir tautas ienaidnieki. Un šī slepkavība kļūst par iegānstu masveida teroram, kas viļņveidīgi turpināsies visu Staļina dzīvi. Slimodams ar vajāšanas māniju un augdams absolūtu varu, Staļins uz melīgu apsūdzību pamata sāk novākt savus iespējamos pretiniekus. Hitlers vienmēr ir ienīdis komunistus un slāvus, un allaž apgalvojis, ka Vācija paplašināsies austrumu virzienā. Padomju Savienība, baidīdamās no kara ar Vāciju, tuvinās Anglijai, Francijai un iestājas Tautu Savienībā. Austrijā valda diktators kanclers Dollfuss, tautā saukts arī par milimetriņu vai mikīpelīti, tāpēc, ka viņš ir 152 centimetrus īss. Dollfuss orientējas uz fašistisko Itāliju. Neraugoties uz to, Austrijā ir spēcīga nacistu partija un Hitlers nolēma rīkot puču. Pučisti ielaužas kanclera rezidencē, Dollfussu nošauj un pa centrālo radiostaciju pārraida, ka valdība ir gāsta un jaunās priekšgalā ir austriešu nacists Rintelens. Taču puču izdodas apspiest. Šoreiz Hitleram nekas vēl nesanāk. Augustā nomirst Vācijas prezidents von Hindenburgs. Hitlers ir kanclers, tagad viņš kļūst arī par prezidentu un armijas virspavēlnieku. Vāciešu mītiņos skandē Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Viena tauta, viena valsts, viens vadonis. Galda spēle Monopols. Izgudrotājs Čārls Darrows. Uz laukuma lasāmi Atlantas ielu nosaukumi. Tās tiek pirktas, pārdotas, ieķīlātas pa spēļu naudiņu. Interesanti, noderīgi. Jaunums leduskapju ražošanā. Reimonda Loevija dizains. Noapaļotie stūri un baltais krāsojums rada iespaidu par kaut ko tīru, ļoti higienisku, kas nav mazsvarīgi pārtiks produktu glabāšanā. Viscaur Eiropā rodas vingrošanas klubi, kurus ieciena arī dāmas. Arī tenis, riteņbraukšana un golfs joprojām ir populāras nodarbes. Pateicoties tamponu izgudrošanai un jaunajiem audumiem, kas dāmām labi pieguļ un ūdenī nezaudē formu, peldēšana kļūst par iemīļotu atpūtu arī sievietēm. Īpaši modē nāk saules brilles. Tās tiek valkātas gan sportojot, gan baudot saules vannas, gan gluži vienkārši tāpat. Alise Mārbla spēlē tenisu Vimbldonā ērtos šortos. Un kas notiek? Drīz vien šorti kļūst populāri arī ikdienā. Pa visu Ameriku populāri ir arī Bonija un Klaids, slavenais mežonīgo rietumu romantiskā oreola apvītais banku aplaupītāju un mīlas pārītis. Visa valsts elpu aizturējusi seko avīzēs aprakstītajiem viņu piedzīvojumiem. Seko arī policisti, tikai bez romantiskas jūsmas. Abiem rokas ir asinīs. Un tad, 23. maijā, no slēpņa tiek sacaurumota gan viņa mašīna, gan viņi paši. Hitlera iemīļotā režisore ir Lenija Riefenstāle. Viņas zvaigžņu stunda sākas šogad Nirnbergā, kur Hitlers uzdevusi viņai veidot filmu par 750 000 nacistu manifestāciju un, protams, par sevi pašu. Būdama kinematogrāfijā novatore, Riefenstāle varbūt pat negribēdama atstāja neparastu dokumentu par Hitlera kultu un nacistu kustības varenību un vienlaikus tukšumu. Gaisā jau jūtama jaunā laika elpa. Tā kādā Saeimas sēdē deputāts Bruno Kalniņš prasa: atļaujiet kungi vaicāt, bet kas notiks tad, ja tauta par prezidentu ievēlēs Ulmaņa kungu? Jā, priecīgs no savas vietas atsaucas Ulmanis. Zālē, protams, jautrība, bet deputāts turpina. Tad jau pilsoniskajam spārnam nemitīgi jādzīvo drudzī, jo, ja nedarīs tā, tad Ulmanis darīs to.
Bērziņš palīdzēs, Ulmanis turpina atsaukties. Šī replika izrādīsies zīmīga, jo tieši Alfrēds Bērziņš kļūs par Ulmaņa vēlāko favorītu un tik tiešām daudz palīdzēs. 4. februārī Tautas sapulcē Ventspilī Ulmanis saka: ir zudis valsts dibināšanas laika nacionālisms un dzimtenes mīlestība, izzudis vienprātības gars un vienprātības doma. Tagad pienācis laiks par valstiskas domas uzturēšanu. Nedēļu vēlāk Rīgā notiek Zemsaviešu partijas konference. Ulmanis: jāpanāk satversmes grozījumi, lai būtu tautas vēlēts prezidents ar plašām kontrolas tiesībām par Saimu un valdību. Pie varas ir Zemnieku savienības biedra Bļodnieka koalīcijas valdība, bet Ulmanis jau vērpj intrigas, lai to gāstu. Viņa gājiens ir spožs. Zemsaviešu frakcija iesniedz Saeimai priekšlikumu nevis izteikt ministru kabinetam neusticību, bet gan izteikt uzticību. Tad tribīnē kāpj aizsargu priekšnieks Bērziņš un apvaino valdību visādos grēkos. Neatpaliek arī sociāldemokrāti. Un lieta darīta. Bļodnieka valdība gāsta. Ulmanim ceļš ir vaļā. Zemnieku savienības kongress nolēma, ka viņam jākļūst par ministru prezidentu. 18. martā Saeimā notiek balsošana, un Ulmanim tiek uzdots sastādīt valdību. Viņš to izdara koalīcijā ar minoritāšu partijām, parūpēdamies, lai svarīgākie ministru portfeļi tiktu viņa cilvēkiem. Tikmēr firma Schwarzkopf Latvijā piedāvā brīnumainu matu mazgāšanas līdzekli – blondīnēm kumelīšu ekstraktu, tumšmatēm violīšu, bet visiem kopā blondīnēm, tumšmatēm un vīriešiem darvas ekstraktu pret matu izkrišanu. Izglītības ministrijas darbinieks Jānis Siliņš iesaka tautai vēl nepazīstamu gardumu – ezera zaļo vardi, kura lielā vairumā dzīvo Lucavsalas dīķos, Sarkandaugavā un Ķīšezerā. Viņš saka, Rīgas apkārtnes ūdeņi slēpj sevī lielas konservu bagātības. Katram silti iesaka nogaršot šo brīnumaino gardo, viegli pieejamo un lēto delikatesi. Cik tālu bulvāru prese drīkst iejaukties cilvēka dzīvē? Žurnāla aizkulises publikācijas rezultātā pašnāvību izdara pianiste Lilija Kalniņa Ozoliņa. Sabiedrības krējuma sirdslietas, bulvāra preses medusmaize, eksistences pamats. Tā domāja visi, izņemot, protams, pašus iesaistītos, bet kas vainīgs, tas bailīgs. Vārdam bailīgs arī citas variācijas – dusmīgs, noskumis, aizvainots. Tās pašas aizkulises. Ja ko rakstīja, tad darīja to tādā aizplīvurotā, vien nojaušamā izteiksmē. Runā, kā ir dzirdēts un tādā garā. Arī gadījumā ar pianisti neviens jau vārdā netika saukts. Bija Mīlas trīsstūris radiofonā, iesaistītās personas kāds mandarīns, kāds radījums daļš kā Lilija un kāds likumīgais. Bet visi samaitātie ļaudis jau saprata tāpat. Profesors Alfrēds Kalniņš, viņa sieva pianiste Lilija Kalniņa Ozoliņa un sievas mīļākais radiofona direktors Jānis Mediņš. Lilijas dēļ Mediņš pameta savu sievu. Viņiem bija romāns 3 gadus. Abi īrēja dzīvoklīti Vaļņu ielā, taču oficiāli šķiršanos nedabūja neviens, ne otrs. Un tad, nesakiet visi, bija tādas 3 kundzītes, paziņas un attāls radinieces, kas histēriski iestājās par morāles tīrību un draudēja ar mūžīgu atriebību. Viņas spiegoja, viņas klaigāja, viņas ziņoja. Pa taisno uz redakciju. Telefoniņš 23116 un aizkulises tik publicēja. Beigās pianists nervi bija tik sabeigti, ka viņi nolēma pielikt punktu ar lēcienu lifta šahtā. Mūziķiem tas bija smags trieciens, un vainīgas viņu prāt bija aizkulises, norēja nabaga Liliju nāvē. Komponisti Jāņa Kalniņa vadībā viņi ieradās redakcijā te Lāčplēša ielā 24 un izdemulēja visu, kas pagadījās viņu ceļā. Logi, spuldzes, rakstāmgaldi, papīri, tintes pudeles vai tā aina pēc tam bija iespaidīga. Toreiz sabiedriskā doma nostājās demolētāju pusē. Policija ieradās, konstatēja, bet pie atbildības nevienu. Pilnīgi nevienu nesauca, vēl vairāk.
Valsts kancelējas direktors Rudzītis parūpējās, lai aizkulisēm būtu liekta izplatība it visos aģentūras Leta kioskos. Ar to vēl viss nebeidzās. Pēc pāris mēnešiem Solomonska cirkū labdarības pasākums arotbiedrības kases papildināšanai. Jānis Kalniņš, demolētāja vadonis un Nacionālā teātra aktieris Lejiņš, arī Jānis, sarūpēja klaunādi. Izvilka no rekvizītiem cūkas izbāzeni, piestiprināja pie sāniem uzrakstu A izkulises, tas atdarinot žurnālu stiliņu, kad Kalniņš, lai neviens neko nesaprastu, pārtap par K alniņu, bet porietis par P orieti. Piestiprināja uzrakstu un sāka māžoties. Cūka kož, cūkai vajag dot ēst. Hi, ha, ha. Un tad galvenais joks. Kā? Vai tu nezini, ka cūka jābaro ar tupeņiem un stumji bijušajam dzīvniekam mutē kartupeļus? Zāle aplaudē, ir sajūsmā, jo Arturs Tupiņš, aizkulišu galvenais redaktors, viņš starp citu atrodas arī zālē. Tiesa, pēc numura gluži kā bulta izmetas ārā no zāles. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Cilvēki vārdu vadonis saprot tā, ka vadonis uzklausa visu to, ko viņam teica viņa padomdevēji, un kad viņš visu to uzklausīs, tad viņš izlemj. Un viņa lēmumi saistoši tad visiem, arī tiem, kuri domā, ka viņu padoms nav ievērots. Jo sargs un vadonis atbild vispirms un vispirmā kārtā. Ja nu reiz lēmums ir, tad jāizbeidzas tālākai pretrunai, pretim runāšanai un pretim darīšanai. 15. maijā notiek demokrātiski vēlētās likumdošanas iestādes Latvijas Republikas 4. Saeimas sēde. Tikai daži no klātesošajiem zina, ka tā ir pēdējā. Sēdes laikā Ulmanis pienāk pie sociāldemokrāta sēdekļiem un lūdz kompensāciju, jo viņam uz kādu stundu jāizejot. Bruno Kalniņš piekrīt Ulmaņa prombūtnes laikā balsošanā nepiedalīties. Kad Ulmanis atgriežas un iet gar sociāldemokrāta soliem, Menders, lai Ulmani piezobotu, saka, kad Ulmaņa kungs jūs to savu apvērsumu taisīsiet, tad gan lūdzami ar mums tā saudzīgāk apieties. Ulmanis atjoko, protams, cik vien manos spēkos stāvēs. Īsi pirms 8 vakarā Zemnieku savienības frakcija ierosina sēdi slēgt. Pret to iebilst Demokrātiskā centra deputāts Kirsteins. Vēl taču ir agrs, un mums priekšā ir tāds svarīgs likums kā disciplināra likums, kas katrā ziņā būtu jāapspriež jo drīz. Taču ar balsu vairākumu sēdi slēdz, un Kirsteins ieiet vēsturē kā pēdējais runas teicējs pēdējās Saeimas pēdējā sēdē. 11. vakarā Ulmaņa dzīvoklī ārlietu ministrijas ēkā Valdemāra ielā 3 jau sapulcējušies pats ministru prezidents un ārlietu ministrs Ulmanis, kara ministrs un tieslietu ministrs Jānis Balodis, iekšlietu ministrs Vilis Gulbis, aizsargu faktiskais vadītājs Alfrēds Bērziņš un Marģers Skujnieks. Otrajā stāvā rīkojas armijas, policijas un aizsargu augstākā vadība. Naktī no 15. uz 16. maiju Rīgas ielās parādās karaspēka daļas un aizsargu vienības. Ātri, bez trokšņa un šaušanas, tās ieņem visas svarīgākās valsts ēkas un iestādes, kā arī sociāldemokrātu un citu Ulmaņu pretinieku mītnes. Savi uzdevumi ir arī policijai un politiskai policijai. Viss iet kā smērēts. 8 no rīta radiofonā tiek nolasīts Ulmaņa un Baloža uzsaukums tautai. Saeimas un politisko partiju darbība ir pārtraukta un Latvijā atjaunota tautas vienotība. Valstī tiek izsludināts izņēmuma, ja pastiprinātas apsardzības stāvoklis. Tālākajā tiks izstrādāta jauna satversme. Vienā naktī ir mainījusies valsts iekārta. Tagad tā jau ir cita Latvija. Ik katram, ik vienam, man tāpat kā visiem citiem, kā šeit, laiku pa laikam atgriežās uz šīs vietas. Sirds pildās ar sevišku svinīgumu. Sirds pildās ar svētu bijību. Un Latvija, mūsu Latvija, lai dzīvo! Lai dzīvo! Lai dzīvo!
Valsts apvērsumu, kuru Kārlis Ulmans īstenoja 1934. Gada maijā, pilnīgi organiski iekļāvās Eiropas politiskās attīstības kontekstā. Eiropas mērogā tas nebija nekas jauns. Eiropā tā bija pilnīgi parasta lieta. Pēc skaita Latvija bija 13. valsts, kurā tika izveidots autoritārais režīms un iedibināta diktatūra. Apvērsumu pieņemam ar ārvalstīs. Tātad nec no Lielbritānijas, nec Francijas, nec Vācijas, nec Zviedrijas neatskanēja kaut kādi protesti pret to, ka šeit ir pārkāpta demokrātija, ka šeit ir pārkāpta likuma Latvijā. Tas nozīmē, ka Ulmans bija varbūt ar šo apvērsumu it kā perfekti iekļāvies tajos politiskajos procesos, kas tā laikā ritēja Eiropā. Kārļa Ulmaņa apvērsums pārtrauca demokrātijas tradīcijas nostiprināšanos Latvijas sabiedrībā. Kārļa Ulmaņa apvērsuma rezultātā Latvija zaudēja savu saimu, zaudēja savu vēlēto pārstāvniecību. Kārļa Ulmaņa apvērsuma rezultātā Latvija zaudēja arī politiski atbildīgu valdību. Plašas tautas masas sabiedrība, gan strādnieki, zemnieki, inteliģence, saprata šo demokrātijas krīzes būtību, par to rakstīja avīzes. Un šajā sakarā Ulmans droši vien labi uztvēra šos tautas noskaņojumus, šo tautas pieeju, šo tautas vērtējumu saimai un valdībām, un uzskatīja, ka šo krīzi, varbūt šīs nepilnības, kas ir Latvijas politiskajā sistēmā, kas saistīts tātad bija ar šo konkrēto situāciju, varētu novērst tādā veidā, ka šo varu koncentrēt nelielākas cilvēku grupas rokās, nevis tā, kā tas bija agrāk, piesim šīs slavenās saimas vai simtnieku rokās. Un izejot no šādiem apsvērumiem, Ulmans arī izveidoja domu biedru komandu, kas atbalstīja šādas idejas. Un es gribētu atzīmēt to, ka apvērsumu ļoti pozitīvi pieņēma sabiedrība, to pieņēma gan aizsargi, gan pieņēma militārās personas armija, to pieņēma strādnieki, zemnieki, to pieņēma inteliģenci. Eiropas vēsturnieki vienmēr šos apvērsumus izskaidro divējādi. Izskaidro to, vai attiecīgā valstī bija demokrātija par maz, vai attiecīgā valstī bija demokrātija par daudz. No Latvijas gadījumā neapšaubām mums jārunā par to, ka te bija pārāk plaša demokrātija un Latvijas sabiedrība tomēr nebija sagatavota šādai pārāk plašai demokrātijai. Latvija vēl nebija izaugusi līdz šādai, situācijai, jo Latvijā, tā kā tā ilgus gadus atradās cariskās Krievijas sastāvā, gluži vienkārši nebija demokrātija tradīcija. Daudzi vadošie Latvijas politiķi, daudz vadošie Latvijas militārie darbinieki faktiski bija izglītojušies cariskās Krievijas laikā, un viņiem faktiski visā domāšanā bija iesēdies autoritārisma gars, un tāpēc arī viņi ļoti vienkārši par šādu apvērsumu iestājās un šādu apvērsumu arī atbalstīja. Apvērsums nebija vērsts pret kaut kādām nacionālām minoritātēm, piemēram, pret ebrejiem, vai pret krieviem, vai pret poļiem Latvijā. Nebūtu nē. Latvija, 15. māja Latvija nebija tautu cietums. Tā nebija iekārta, kas bija vērsta uz to, lai apspiestu, lai nostumtu, lai mazinātu, lai varbūt izstumtu kādas citas mazākuma tautības no Latvijas pārvaldes, no Latvijas struktūras, no Latvijas ekonomiskās dzīves. Kārlis Ulmans, protams, nebija vienīgais, kas tajā laikā domāja par valsts apvērsumu. Tomēr Kārlis Ulmans bija vienīgais, kas tajā laikā varēja īstenot šādu valsts apvērsumu. Citiem tādas iespējas nebija. Ne Valdemāra Ozola vadītajiem leģionāriem, ne arī pērkonu krustiešiem. Abu šo politisko spēku darbību ļoti rūpīgi uzmanīja valsts politiskā policija. Turklāt pērkonu krustiešu vadība arī nemaz neorientējās uz bruņotu cīņu, neorientējās uz valsts apvērsumu. Pērkonu krustiešu stratēģija bija virzīta uz gatavošanos Saimas vēlēšanām, kam vajadzēja notikt 1934. gada rudenī. Šajā Saimas vēlēšanās
pērkonkrustieši tad cerēja gūt lielus panākumus. Rezumējot, varētu atzīmēt, ka līdz ar to apvērsuma draudi no galēji labējo politisko spēku puses Latvijā toreiz 34. gada pavasarī nepastāvēja. Ulmans uzskatīja, ka viņa pamatmērķis ir tātad Latvijas valsts attīstība, tāda nosacījuma radīšana, lai šī valsts varētu plaukt, zelt arī ilgstoši nākotnē. Protams, Kārls Ulmanis nebija Adolfs Hitlers, Kārls Ulmanis nebija Josifs Staļins, Kārls Ulmanis nebija Benito Mussolini, tomēr runājot par Kārli Ulmani arī ļoti bieži lietoja šo negatīvo pieskaņu nesošo vārdu diktators. Bet ko dara Latvijas pirmā persona, valsts prezidents? Pēc pianistu pārbaudījumiem konservatorijā uz rīta pusi pie Alberta Kvieša Rīgas pilī ierodas viņa dēls Ēriks un sastop tēvu, klusu un nevarīgu, sēžam pie rakstām galda. Naktī bijis Kārlis Ulmanis, apvērsums. Ko man tagad darīt, vai musināt kareivis uz brāļu karu, jautā Kviesis. Nē, par vēlu. Labāk gaidīt solīto reformu un tautas nobalsošanu. Valsts apvērsumu tauta vismā uzņem mierīgi un daudzi pat ar gandarījumu. Cilvēki vienkārši ir zaudējuši ticību Saeimai. Turklāt, kas tad ir apvērsuma galvenie rīkotāji? Tie ir slaveno brīvības cīņu varoņi, valsts pirmais ministru prezidents un Nacionālās armijas virspavēlnieks. Arī tas piedod zināmu spožumu. Aizsargu organizāciju 19. gadā ir izveidojis toreizējais Ulmaņa valdības iekšlietu ministrs Miķelis Valters. Un tagad kā no citas pasaules atskan viņa sāpju sauciens – aizsargi, mani mīļie, manis radītie aizsargi, kurus bija kā lielu lolojumu atstājis Latvijai. Ko prāts bija radījis, tas zudis. Nakts noslēpumainā darbā pašā neglītākā bija rīkojušās noziedzīgās rokas ar Kārlu Ulmanu priekšgalā. 18. maijā tiek publicēta valdības deklarācija. Valdība pārņem Saeimas funkcijas līdz Satversmes reformas īstenošanai. Un kā uz apvērsumu reaģē ārvalstis? Kā nu kura, raugoties no savas politiskās orientācijas. Bet tas nu ir fakts, ka nākamajā dienā pēc apvērsuma Ulmani sirsnīgi sveic visi ārvalstu sūtņi, izņemot divus no Padomju Savienības un Polijas. Ulmanis atceļ visus vēlētos amatus. Turpmāk izpildītāji tiks iecelti. Notiek pilsētu pašpārvaldes reorganizācija. Pilsētas galvu ieceļ iekšlietu ministrs, arī apriņķu vecākos ieceļ iekšlietu ministrs. Tiek aizliegtas sociāldemokrātu un minoritāšu avīzes un žurnāli, arī piedauzīgākie bulvāri izdevumi. Jaunāko ziņu izdevēji, Benjamiņi, nu pats svin atpūtas 500. numuru, un ir pazīstami arī kā Ulmaņa pretinieki. Ko nu? Arī Antons Benjamiņš apsveic Ulmani un nodrukā viņu uzsaukumu manai tautai. Arī valsts prezidentam Kviesim ir divas alternatīvas. Vai nu akceptēt notikušās pārmaiņas, jeb protestējot no amata aiziet. Pārdomas nav ilgas, neies taču labklājību zaudēt. Kviesis paziņo, ka sniegs jaunajai valdībai savu atbalstu. Mākslas akadēmijā rektora profesora Purvīša vietā ieceļ profesoru Jāni Kugu, bet Jāzepam Vītolam jāatstāj konservatorijas rektora amats un dzīvoklis. Kas par vainu? Konservatorija kavējas ar goda parādīšanu Ulmanim, kā to savā centībā cītīgi dara, piemēram, Latvijas Universitāte. Saeimas kreisā spārna deputāta apcietināšana bija uzdota politpārvaldei. Kāds liktenis piemeklē apcietinātos vēlāk? Dīvaini, lai pārvērstu cilvēku, izrādās vajag pavisam nedaudz. Atliek viņam iespiest rokā šaujamo, apģērbt policista vai aizsarga uniformā un dot nepārprotamu pavēli. Un cilvēks iet, un cilvēks šķaida. Nakts no otrdienas uz trešdienu. Voldemāra Bastiāņa dzīvoklis, viņš no sociāldemokrātiem. Vispirms atskan dobji belzieni pa durvīm. Tad plīstošo dēļu troksnis liecina, ka durvis tiek cirstas un laustas. Advokāts Frīdenbergs, kas dzīvo stāv augstāk, izskrien trepēs ar revolveru rokās, taču bruņotie vīri viņu iedzen atpakaļ. Pārbiedētais Bastiānis aizslēdz visas durvis iekšpusē arī uz istabām, taču tas nelīdz. Durvis tiek izceltas ar visām stenderēm. Viņi ir klāt.
viņi ir visur. Viņiem politiskā pārvalde priekšgalā un kratīšanas orderis rokā. Reiz tik iztepīgie sveicinātāji no jaunajā režīmā nežēlistībā kritušajiem bēga kā no spitālīgajiem. Spitālīgie tie, kas Liepājas koncentrācijas nometnē un centrāla cietumā iespundēti, un viņu radinieki. Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, spitālīgie centās nepazīt bijušos paziņus. Kā teica Paula Kalniņa sieva Klāra, es noduru acis, tā viņiem ērtāk, jāpalīdz. Citāta beigas. Ja nu tomēr kāds pienāca, uzrunāja, sveicināja, tad varēja tēlot pārsteigumu. Reti, bet tomēr gadījās. Liepājas koncentrācijas nometnē bija pulcēti agrākā sabiedrības krējuma agrākie pārstāvji. Tagad morāls pazemojums un fizisks darbs. Tiesa nepārāk smags. Nu, piemēram, berst un mazgāt kameras grīdu vai tīrīt no zirgāboliem ielas bruģi. Reiz šādā tīrītāju mēzēja grupā iegadījās pat 4 bijušie ministri. Darba Roberts Dukurs un Ansis Rudēvits un finansu Voldemārs Bastiānis un Ansis Bušēvits. Zirgiem tas, protams, bija viena alga, bet ko padomāja garām gājēji? Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas pauzes atzimšanas dziesma, erotika Rīgas Jūrmalā, Baltijas meistarība boksā, Ulmanis Dubults goda doktors. Smieties! Uzklausīt! Atzīties! Pasmaidīt! Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lat-Telekom. Turpinām par 1934. gadu. Atzimšanas dziesma, Baltijas meistarība boksā, erotika Rīgas Jūrmalā, Ulmanim Dubults goda doktora tituls. Starp citu, Ulmanim it kā bijis nodoms vērsties pie tautas, lai tā brīvā balsošanā nobalsotu par apvērsumu. Taču tā nenotiek. Tā vietā, lai tauta varētu paust savu sajūsmu, tiek rīkoti dažādi grandiozi svētki. Pirmos tautas svētkus ar nosaukumu Atzimšanas dziesma sarīko vasarā Esplanādē. Notiek 4 izrādes, kur katru apmeklē 45,000 skatītāju. Uz grandiozas skatuves darbojas 3,000 dalībnieku. Uzvedums ilgst 5 stundas. Sižets sākas ar senlatviešu laimības laikiem un beidzas ar 15. māja apvērsumu. Latviešu tautas likteni nosaka 2 gari – labais un ļaunais. Labais, jeb virsaitis, protams, ir Ulmanis. Valda oficiāls uzskats, ka tautas referendums par vai pret apvērsumu nav vajadzīgs. Tauta savu attieksmi jau ir parādījusi bezgalīgi daudzajos Ulmanim piesūtītajos apsveikumos un demonstrē to tautas svētkos un manifestācijās. Ko tur vēl balsos? Visi ir par. Par apvērsumu no Zemnieku savienības frakcijas ir zinājuši tikai 4, pašu Ulmani ieskaitot. Lai arī partijas ir likvidētas, nākamajā dienā Zemsaviešu frakcija sanāk uz sēdi. Uz brīdi ierodas arī Ulmanis un paskaidro, kas noticis. Uz Birznieka jautājumu par deputāta algām atsaka, ka kaut ko jau maksās un iesaka visiem braukt pa mājām. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Mēs varam būt patrioti visi un būsim visi. Ja pretošanās ne no vienas puses nav nākusi, tad tas nozīmē, ka visi vēlas būt patrioti. Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ik katrs, vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks vai skolotie ļaudis. Tie visi varēs palīdzēt un par mūsu brīvību un tautas godu stāvēt. Arī komponisti atsaucas jaunajam laikam. Ja līdz šim publikai bija jāstāv kājās tikai tad, kad atskaņoja valsts himnu,
Dievs svētī Latviju, tad nu parādīsies virkne patriotisku dziesmu, kuras arī jāklausās kājās stāvot. Jāņa Kalniņa, lai līgo lepna dziesma un sveiks tautas vadoni. Jāņa Mediņa, tev mūžam dzīvot Latvija, Jāņa Norviļa, kam drosme ir un goda prāts, un Jāņa Zālīša, mēs suminām tevi tautas vienotāji. Ulmanis ir iecienījis ceļojums pa Latviju, kas ilgst pat vairākas dienas. Visur viņš tiek sagaidīts ar godvārtiem, puķiem, suminājumiem. Dažkārt puķis kais viņam ceļā. Visi jau labi zina, cik ļoti Ulmanim patīk godināšana. Citur tā nāk no tīras sirds, citur ar vieglu vīpsnu. Vai nu mums grūti, lai jau tiek. Ulmani godina skautu lielajā nometnē Asaros un pasniedz pelēkā vilka ordeni. Ulmanis to labprāt ņem pretī, lai gan īsti smuki tas nav. Viņš jau ir nolēmis skautus un gaidas likvidēt un izveidot vienu kopēju jaunatnes organizāciju, kur galvenā loma būtu valsts protežētajai mazpulku organizācijai. Svarīgāko godinājumu Ulmanis saņem, kad universitāte viņam piešķir uzreiz 2 goda doktorus – lauksaimniecībā un tautsaimniecībā. Sākot ar šodienu, prese viņu dēvē tikai par doktoru Ulmani. Lai neatpaliktu, arī Mākslas akadēmija ievēla Ulmani par goda biedru. Drusku vēlāk to pašu izdara arī konservatorija. Ūdeņu un saules aicinājums. Atpūšanās kurortsvētkos un atpūšanās tāpat. Dāmām tērpu demonstrācijas iespējas pie dabas un ūdeņiem krietni pieticīgākas, taču arī šeit iespējams izcelties un izrādīties. Īpaši aktuāli lakatu pielietojumi. Apģērbi saraujas, erotika paplašinās. Tikmēr Vecs Salacas mežos nomedīts vislielākais vilks Latvijas medniecības vēsturē. Kamēr šo dabūjuši gar zemi, mednieki esot dzinušies pakaļ veselus 30 kilometrus. Rīgas cirku notiek pirmās Baltijas meistarsacīkstes boksā. Kulminācija ir brīdī, kad ringā kāpj smagsvara meistari – Igaunis Lūkins un latvietis Lihtens. Mūsējie tā auro Lihten, ka ārpus cirka uz Merķeļa ielas važoņu zirgi kļūst tramīgi. Tik ļoti līdzīgā cīņa beidzas, bet pēc tiesneša apspriešanās ringā tiek pacelta Lihtena roka. Te taču kaut kas neštimē, saka boksa zinātāji, bet viss ir kārtībā. Protokolā taisnīgi ierakstīts neizšķirts rezultāts, bet baidīdamies par savām dzīvībām satrakotā pūļa priekšā, ja nebūs uzvarējis Lihtens, tiesneši spiesti nospēlēt teātri. Iznāk Rutku tēva, jeb īstajā vārdā Arveda Mihelsona, dēls teātra aktiera, vispopulārākais vēsturiskais romāns 3 Vella kalpi. Šogad Latvijā nopietni sāk domāt par mākslīgo pērļu ražošanas atjaunošanu no vīķu jeb jugliņu zvīņām. Pērles izdodas abrīnojami, patiesi skaistas. Tiek pieņemts likums par tautas izglītību. Ja viens no vecākiem ir latvietis, tad bērnam jāiet latviešu skolā. Agrāk pirmā svešvaloda bijusi vācu, tagad tā būs angļu. Likums paredz pārkārtot skolu sistēmu tādā veidā, lai vairāk skolnieku novirzītu uz izglītības turpināšanu arodskolās. Ulmanis ir arī ārlietu ministrs, un nozīmīgs notikums ir septembrī Ženēvā parakstītais Baltijas valstu sadarbības līgums starp Latviju, Igauniju un Lietuvu. Visas 3 valdības apņems saprasties tajos ārpolitikas jautājumos, kuriem ir kopēja nozīme, un savstarpēji sniegt politisku un diplomātisku palīdzību starptautiskajos sakaros. 26. novembrī kara tiesā Rīgā, Albertielā, sāks prāva pret 4 sociāldemokrātiem – tēvu un dēlu Kalniņiem, Celmu un Ulpi. Viņi tiek apsūdzēti ieroču glabāšanā, lai sadarbībā ar komunistiem sagrābtu valsts un pašvaldības iestādes. Beigās Paulu Kalniņu attaisno, Bruno dabūna 3 gadus, abi pārējie kādus tur mēnešus. Šī prāva Latvijā izvēršas par starptautisku blamāžu. Tiek un ir tikušas slēgtas dažādas organizācijas dažādu iemeslu pēc. Tāpēc, kad kādu dienu iekšlietu ministrijas pārstāvis radiofonā nolasa jaunatnes lietām veltītu referātu, sabiedrība satrūkstas. Vai tajā nav draudi klapēt ciet arī korporācijas? Korporeļi, šīm saitēm bija liels spēks. Vai tā darījumu, valsts vai ikdienas dzīve? Studentīs laikos piešķirtās krāsas sauda cilvēkus turpmākajam mūža gājumam.
Vecākās no korporācijām radās jau 19. gadsimtā. Tolaik, lai cīnītos ar vāciešiem par vienādām tiesībām Tērbatas universitātē un Rīgas Politehniskajā institūtā. Latvijā pirmās bija Latvija, Fraternitas Letika un Ventūnija. Pēc universitātes dibināšanas tām vēl pievienojās Beveronija, Tervetija, Latgalija, Sēlija un citas. Atšķirībā no Eiropas, tiešām unikāla parādība mūsu valstī bija studenšu, sieviešu korporācijas, veselas 8. Daugaviete, Gundega, Dzintra, Imērija, Selga, Gaujmaliete, Varavīksne un Aurora. Sakiet vēl, ka nebija sieviešu līdztiesības. Korporeļu pienākumi cēli un cēli skanoši. Izkopt un lietot sarunā un rakstos pareizu latviešu valodu. Gādāt, lai latviešu valoda būtu sarunu valoda arī tādā sabiedrībā, kurā atrodas arī nelatviešu tautības Latvijas pilsoņi. Iegūt zināšanas latviešu tautas un nacionālās valsts tapšanas vēsturē, noteikti un nekavējoties reaģēt uz apvainojumiem un zākājumiem, kas būtu vērsti pret latviešu nāciju un Latvijas valsti, un atbalstīt latviešu uzņēmumus. Citādi beigas. Un vēl, korporācija rīcībā bija vērā ņemama nekustamo īpašumu un materiālā bāze – savrupnami, zemes gabali, sporta laukumi un sporta zāles. Letonija, piemēram, atradās Valdemāra ielā 55 divstāvu koka savrupnamā. Aiz vārtiem sētas pusē vēl mūra nams 55A. Tajā korporācijas arhīvs un retu izdevumu biblioteka. Pagalmā vēl dārzs un tenisa laukums, pie Hanzas ielas zema un gara bumbotava, sporta halle. Bet iekšpusē atradās 3 zāles – konventam, svētku mīlestam un paukošanai. Bet blakus saimniecības telpas – burga, alus pagrabs un virtuve. Tur saimniece cauri dienu cepa mednieku desiņas un vārīja kafiju. Konventa nams atvērts no rīta līdz vēlam vakaram. Pēc kārtas te dežūrē fukši, jaunie zēni. Viņu pienākums tīrīt, bonierēt, kurināt istabas. Ja bija biedrs, varēja nākt jebkurā laikā. Šad tad drīkstēja ņemt līdzi arī kādu viesi. Tikai ne dāmu. Tas nāves grēks. Par to draudēja izslēgšana uz 99 gadiem. Vienīgais izņēmums – oficiālās dāmu balles plus Mārtiņu vakars, kad meitenes ieradās maskām pār seju. Daudziem konvents kļuva par tādām kā otrajām mājām, it īpaši jau lauciniekiem, kas dzīvoja pie radiem vai īrētās istabās. Korporācijas sastāvēja no patiesajiem biedriem, sauktiem par tautiešiem, zēniem, fukšiem un vecbiedriem, filistriem. Fukša audzinātājs Oldermanis apmācīja jaunos pretendents, kā uzvesties sabiedrībā, kā sveicināt dāmas, kā uzrunāt kungus. Kaunināja, ja bija pārkāpts kāds no komāna paragrāfiem. Piemēram, alu dzert drīkst, bet parādīties animētā stāvoklī sabiedrībā aizliegts un par to izslēgšanu uz gadu. Taču viena no vizuāli pievilcīgākajām korporantu tiesībām bija aizstāvēt savu godu ar ieroci rokās. Un par ieroci te kalpoja rapieris. Apgūt iemaņas varēja pie pauku maģistra. Te iepazina arī 3 galvenos sitienus – kvarta, pāri krūtīm, terca, virs rokas un elkoņa un prima pa galvu. Galvā paukandiem ādas ķiveri, kas aizsargā seju. Rokā līdz elkonim pauku cimds. Un šeit krūtis aizsargā takelāža. Godu nācās aizstāvēt pat, ja bija visvājākais paukans. Tas taču nenozīmē, ka tev nav stāvs raksturs, vai ne? Tāpēc duelējās bieži. Nu ne jau tā, ka pa labi, pa kreisi, taču studentu menzūras, divkaujas bija ierasta lieta. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņlaiki. Šī bija 10. sērija. Nākamajā reizē 1935. 36. gads. Ulmanis arī valsts prezidents.
Musolīni okupē Etiopiju, dāmu kailās muguras, kāržu spēle Latvijā, valsts odeklons, bezdarbnieks kļūst miljonārs. Visu labu!